muguras platā muskuļu stiepšana. Mēs veiksim šo vingrinājumu pa vienai pusē. Tātad mums būs nepieciešams kaut kāds paaugstinājums. Tas var būt dīvāns vai krēsls, bet es gribētu, lai jūs pilni varētu atslābināt taisnu roku. Tātad starta pozīcija. Mēs ejam uz ceļiem un rokām šādi. Mēs pacelsim roku, kuru stiepsim virs beņķa un ļausim, lai pārējais ķermenis lēnām slīkst tuvāk grīdai. Un, lai uzlabotu šo stiepšanās sajūtu, mēs ievilksim vēderu, iedomājieties naba iekšā, un, ja jūs varat uztaisīt arku muguras apakšdaļai, tad mēs darām tieši pretējo, un jūs jau jutīsiet labāku stiepšanās sajūtu tieši mugurā. Un, lai šo vingrinājumu uzlabotu, iedomājieties, ka jūs varat grozīt gurnus pa labi, pa kreisi, un, ja mēs stiepjam kreiso roku, tad mūsu gurni arī stiepsies nedaudz pa labi, lai pastiprinātu šo sajūtu. Lielos vilcienos jūs meklējat vislielāko stiepšanās sajūtu, kas nav diskomfortabla. Mēs atkal nespiežam sevi agresīvās stiepšanas pozās, mēs mēģinām lēnām atslābināties pusminūti turot vingrinājumu. Atslābstam un tieši tāpat ar otru roku. Roka taisni augšā, ķermenis slīkst tuvāk zemē un naba iekšā un gurni nedaudz rotē uz sānu. Turam šādu pozu.